Sveiki, mani sauc Karolīna. Mani sauc Evelīna. Mani sauc Enija, un mēs visi mācāmies ar SEBā audiovizuālo mēdīju mākslā 1. kursā. Meitenes, ko jūs esat paredzējušas uzdāvināt Ziemassvētkos saviem tuvajiem? Labs jautājums. Es nesen savai mammai nopirku grāmatu, bet tas ir viss. Par citiem es nezinu vispār. Bet jā, mammai es nopirku grāmatu. Par ko tā grāmata ir? Tā ir tāda, var teikt, eseju grāmata par sievieti, vispār par viņas ķermeni un, jā, var teikt kopā, vienkārši par sievietes, nezinu, kā paskaidrot labāk. Karolīna, tev ir idejas? Tā varbūt grēks teikt, bet super daudz par to es pagaidām vēl nav kaut kādi konkrētas idejas. Man nesen bija ideja, tā kā mums ģimenē mājās ir plašs atskaņotājs, ka es varētu plati nopirkt, ko tad mēs visi varētu izbaudīt, bet pirmkārt es nezinu, vai tā arī beigās būs tā gala ideja, un arī tad es nezinu tieši kādu albumu, tas svarīgākais, bet jā, tas pagaidām. Man nav ideja. Tā kā es vienmēr katru gadu vienkārši improvizēju pēdējās 2 nedēļā. Nesanāk traki, tā ir interesantāk vienkārši uz adrenalīnu devas tā domāt uz ātro, ko kam nopirkt. Jā. Bija neatbildīgi, bet nu sakas. Vai jums pašām patīk saņemt dāvanas? Protams, man kuram gan nepatīk. Var teikt, ka es gaidu katru gadu, man patīk. Jā. Un tieši uz Ziemassvētkiem, jā, uz jaunākadu? Tieši uz Ziemassvētkiem. Vismaz man, es nezinu, kā pārējām meklēm, bet man tieši uz Ziemassvētkiem. Jā. Kāda dāvana jums ir visvairāk palikusies atmiņā? Tas ir nākamais jautājums? Jā. Labi, es varu atbildēt atkal. Tas ir labs jautājums, bet man pirmā, kas ienāca prātā, bija mana vecmamma. Uzdāvināja man un manai draudzenei profesionālu fotosesiju, tā kā fotostudijā. Es nezinu, man bija kaut kādi 14 gadi, man liekas 5, un man tajā laikā likās tāds wow, tā kā tik forši. Bet jā, bildes bija izdevušās, tā kā bija ļoti forši. Viena no tādām sirsnīgākajām dāvanām, ko es esmu saņēmusi, bija 18. dzimšanas dienā. Man 2 labākās draudzenes, viņš nopirka tādu baltu pogājamo kraklu un apgleznoja viņu. Un tur, jā, viņas tā kā sazīmēja tādas 2 cilvēkus, tādus stikmenus, kas ir tā kā viņas abas, plus vēl tur visādi uzraksti, un tas bija tā riktīgi mīļi un sirsnīgi. Un varēja redzēt, ka tur ir tā kā laiks ieguldīts, un tad uzreiz, jā, ļoti palika atmiņā. Pagaidām tā kā par Ziemassvētku vai par vispārīgajām? Par vispārīgajām, ok. Man ļoti patīk tādas radošas dāvanas. Es varu minēt arī Enijas dāvanu, ko viņa man uzdāvināja manā dzimšanas dienā. Man ļoti patīk. Un man patīk, ka cilvēks pats kaut ko taisa. Man bija draudzene, viņa vēl joprojām ir. Viņa bija WhatsAppā visas mūsu ziņas gada garumā, tā kā manas un viņas rakstītās ziņas izprintējusi un salikusi burciņā. Un tad tur kopā sanāca 365 ziņas, un tā kā viņa teica, izvēlas katru dienu, un tā ziņa būs tā kā tavas dienas moto vai tavas dienas atziņa. Un tur bija gan interesantas, gan arī vienkārši dīvainas ziņas sarakstītas, bet tas bija ļoti interesanti. Es domāju, cik daudz laika viņa tajā ieguldīja, un viņa arī tā kā uzzīmē mani. Un jā, man ļoti patīk tādas radošas lietas. Un ko Enija tev uzdāvināja? Viņa tā kā pati viņa uztaisīja uz audekla, tā kā bija rīla ar uzrakstu, un tad viņa salika mūsu bildes, tā kā, kur mēs bijām maziņas no bērnu dārza, un tad tur vidusskolas gadi, un tā ļoti forši sanāca. Tā man aizstāvā tikt Jēkabpilī. Jā. Līdz cik gadiem, un vai vispār jūs ticējāt Ziemassvētku vecītim? Es nezinu, varbūt līdz kādiem 10, 12, es neatceru, bet es atceros, kā es reāli ticēju Ziemassvētku vecītim. Tas bija tik random, bet es nezinu, kāpēc viņi ticēja. Man vēl vecāki centās ieskaidrot, ka viņš ir. Es atceros, man liekas, kā Sensis bija reāli pārtēpies Ziemassvētku vecīšu kostīmā. Un vienkārši es viņu netīšām ieraudzīju, tā kā istabā, un man likās Ziemassvētku vecītis manā mājā, kāpēc? Kāpēc 4 vakarā viņš ir mājās? Un jā, bet tā es ticēju, man liekas, ilgi. Nosacīt ilgi. Jā, es arī noteikti ticēju, un arī varbūt diezgan ilgi, es nezinu.
vai bija tāds konkrēts vecums, bet kaut kādā brīdī, zini, katru gadu kaut kāds tu saproti kaut kādas tās lietas, tā kā pagaši, tas nav īsti loģiski, un tu pamazām tu kļūsti aizdomīgāks un aizdomīgāks par to. un jā, kaut kā tā. Manuprāt, mana vecāka arī man mēģināja iestāstīt, viņš patiešām eksistē. Kaut kā tās aizdomas tomēr palika prātā. Un kā ir ar tevi, Enija? Man vispār pilnīgi tas pats, kas meitenēm īpaši tas, ko Karlīna teica, kad liekas, kad tu kļūsti vecāks, tu jau sāc lietas likt kopā un to puzli, kad vienkārši nav kaut kas iespējams, ka viņš tur lidoja ar tiem briežiem pa gaisu. Un kā tu kļūsti vecāks, tu sāc domāt, kādā veidā. Un tad jau tas viss saslēdzas arī kopā. Un kā jūs domājat, kad jums būs bērni, vai jūs centīsieties viņos arī to burvestību, to Ziemassvētku vecīti un to gaidīšanu un visu tādu saglabāt pēc iespējas ilgāk? Man vispār ir liela tāds viedoklis vispār par šo tēmu, jo es nezinu, kāpēc. Man ļoti nepatīk, kad var teikt, tas tā nav melošana, tā ir kaut kāda burvestība, ka bērni tur tic kaut kam. Bet es nezinu, īsti nepatīk tas, ka tik ilgi bērni tic kaut kam tādam, kas nav īsts vai nav reāls, un pēc tam viņiem ir. Es nezinu, kā man tas ir radies, bet man kaut kā liekas, ka es pat negribētu saviem bērniem vispār teikt, ka ir tāds Ziemassvētku vecīts un viņiem taisīt to nereālo pasauli. Jo, manuprāt, pēc tam, protams, daudziem bērniem tā ir liela vilšanās, ka viņi uzzina, ka tomēr tāds nav. Un es esmu arī dzirdējusi stāstus, ka bērni reāli pārdzīvo, viņi tur raud un tā. Tāpēc es domāju, kāpēc vispār kaut ko tādu melot un taisīt to vilšanos, jo varbūt arī viņi pēc tam būs ļoti sensitīvi šiem meliem un vilšanos nākotnē, kad viņi būs lielāki. Tāpēc man kaut kāda ir tāda ideja, ka es turēšu ar saviem bērniem visu, kā ir reāli, reālajā pasaulē, bez nekādām tādām maģiskām lietām, no kurām pēc tam ir vilšanās. Es noteikti teiktu saviem bērniem, jo man liekas, tas ir tā forši, tā ir tāda varbūt izkrāšņotāka bērnība bērniem un tās pašas zobu fejas un tas viss, bērniņi dzīvo kaut kādās ilūzijās. Vienalga, kā viņi pēc tam uz to reaģēs. Agri vai vēl pieaugs un sapratīs ar savu pašu saprātu, ka tie bija vecāki, bet tā jau, kāpēc lai neiedot tādas papildus krāsas tiem bērniem dzīvē un emocijas un cerību uz to, ka tik tiešām kāds līdinās. Jā, es laikam piekrītu vairāk Evelīnai, ka pat ja beigās ir rezultātā kaut kāda tā vilšanās, vienkārši atskatoties uz manu bērnību, tik un tā ir tās forši atskatīties, tas bija tik sirsnīgi, ka tu ticēji tajā Ziemassvētku vecītī, ka tev tiešām tur dāvanas nes un tā tālāk. Un pat ņemot vērā to kaut kādu varbūt vilšanās beigās, bet arī tas varbūt atšķiras, kā to uzzina. Tas arī ir svarīgs faktors. Bet man liekas, noteikti stāstīt, varbūt ir kaut kas ļoti forši. Un tad pēdējais jautājums jums. Vai jūs, piemēram, gribētu kaut kādu Ziemassvētku ballīti uzrīkot kursā? Jā, noteikti, jā. Es saku uz visiem 100%, jā, vajag, ļoti vajag. Es atbalstu. Ja vajag kādu dekorētā vai idejas rakstīt man, vai kaut ko izdomāt crazy, mēs varam vērsties pie manīm. Jā, man liekas, būtu forši, jo atceros arī skolā mēs taisījām klases vakarus, bet tieši uz Ziemassvētkiem viņi visi bija Ziemassvētku tēmām, mēs paši visu dekorējām klasi un paši tur ēdienu nesām. Man liekas, tas ir forši, jā. Jā, man liekas, ka kursā taisīt kādus tur saliedēšanas tipu pasākumus vienmēr ir laba ideja. Un ja ir tik labs iemesls kā Ziemassvētki, tad, protams, kāpēc ne? Labi, paldies jums un priecīgas un jaukas jums Ziemassvētkus! Tev arī, jums visiem! Jā, paldies! Paldies!